Juris vakar padalījās ar ļoti tādu saudabīgu medību veidu uz bebriem, kādu es nebiju dzirdējis. Un šodien mums ir plāns to arī pamēģināt dzīvē, varbūt Juri pāris vārdos. Savu laiku ir nostrādājis arī tas moments, kad tādos te grāvjos paraujot nost ūdeni, aiziet, ūdeni kā atrauj viņu vaļā, ūdens oktās aiziet visu prom, viens paliek mierīgi un pasēž. Un ir reizes, kad viņi atskrien apstīties, kas notiek. Tā kā uzreiz? Jā. Kā uzreiz, paliek mierīgs, tur pusstundiņu pagaida, un ja viņš nāks, tad nāks, vai tikpat lagu viņu redzēs, viņš varbūt aizies uz augšu projām pa to grāvi. Kā tu teikt, sākam no apakšas, ne? Noņemt no lielos balstošos kokus. Vajag iekšā ar zābakiem, cimdus rokās un vienkārši mest kokus ārā visu. Jā, augšu pēdējo. Viņš pats atnāks augšu vaļā. Vienkārši lasīt kokus ārā. Tur vajag cimdus, faktiski, kam ir garāks, cik tur ir dziļš skatās un zābaks lien iekšā un vienkārši ar cimdiem lasa ārā. Jā, tas būtiski to dambi ir nojaukt pareizi. Tieši tāpēc, ka, ja viņi pareizi nojauc, viņš apakšā netiks klāt vairs. Piesmēsies līdz padusēm un viss beigsies. Jā, viņi vajag pareizi nolasīt, lai tad, kad viņš rauj vaļā, lai viņš pats ar savu svaru aiziet. Ok, pie darba. Šeit tā doma galvenā ir, kāpēc mēs sākam no apakšas. Tāpēc, ka tie ir balsti, kas balsta visu šo dambi. Ja mēs sāktu no augšas tikai, tad mēs dabūtu pirmu ūdeni nost, bet šito būtu daudz grūtāk jau nojaukt. Pēc pirmais solis ir maksimāli, cik var no apakšas. Tad daži mēs nemaz nevarēsim izraut ārā. Bet visādi šādus te balstiņus nojaucam pirmos nost un tad sākam no augšas. Un tad jau ūdens pats palīdzēs mums. Vai ne, Brazē? Redzu, ir situācija. Ir! Nekāds mazulītis gluži nav. Forši nebūs mums tā veģetārā balīte šodien. Nebūs veģetārā balīte un, principā, Juri izstāstītā metoda arī ir. 20 minūtes pēc tam. O, ne? Vakarā pie uguns, kur apspried. 20 minūtes darbu un darīts. Super. Un bez sunīšiem. Jā, parasti jau sunīši šajā procesā mēs iesaistam. Viss? Jā, jātais pudens. Tā, draugi. Tā nebūtu galīgi meža taka, ja mēs pašās beigās nepagatavotu to, ko nomedījām. Mums ir veiksmīgais mednieks Toms. Mums ir pavārs Artūrs. Krišāns, kurš piedalījās medību ekspedīcijā, un tevis dēļ visi mēs to izdarījām. Jā. Un mans dēls Artūrs. Jo šie divi jaunie džeki, divi Artūri, pierāda sev pavāru mākslā, iet skaistu, brīnišķīgu un garšīgu ceļu. Tālāk bija tikai loģiski, ka mēs pirmkārt nogatavinājām bebru vairākas dienas. Džekiem izaicinājums, jo ar bebru arī nebija satikušies, tāpēc viņi tagad liks lietā visas savas zināšanas un mākslu, pagatavos mums bebru, jo meža taka jānoslēdz ar kādu ļoti garšīgu un skaistu recepti. Tā sāksim mūsu sautējumu recepti ar cukura glazūru. Principā, kas mums vajadzīgs, 3 ēdamkarotes brūnais cukurs un liekam katlā. Mēs ļausim tam visam nokaramelizēties. Samaisīsim. Un kad sāksies jau karamelizācija, un to var jau redzēt arī lēnām, pielikšo kļavas sīrupu klāt. Taisīsim tātad bebru sautējumu. No bebra mums bijis vesels bebrs, mums ir 2 dažādas gaļas. Šeit mums būs 2 karbonādes. Un šeit visa gaļa ir noņemta no
pakaļējām kājām. Principā sautējumam baigi svarīgi ir tas, ka tie gabali ir plus mīnus vienādos izmēros, tā lai viņi arī maksimāli vienādi būtu izcepušies, jo principā vienāds laiks viņiem visiem tiks arī dots, lai tas notiktu. Mums ir sagriezts bebrs. Tagad ļoti svarīgs moments ir sautējumā vienmēr daudz ļoti bieži palaiž garām. Uztaisam sautējumam garšu, bet pašai gaļai tā garša nav tik jūtama. Līdz ar to es izkārtoju visu tā smuki, lai nebūtu nekādas pārklāšanās, novalkam cimdu. Un diezgan drosmīgi iesālam viņu ar sāli. Un, protams, pēc tam arī ar melniem pipariem. Jo bebrs pats pēc savas būtības dabā ir diezgan salda viņam tā gaļa. Līdz ar to un sautējums pats sevi ir saldāks. Līdz ar to mēs gribam daudz pipars, daudz sāli. Un principā man šeit cukurs ir nokaramelizējies jau, un es pieliešu klāt kļavu sīrupu. Un tad apmaisam. Ļausim šim pavārīties, noreducēties nedaudz un turpināsim tālāk. Principā cukurs ir gatavs, karameli gatava, jeb tā saucamais glejs. Arturs mums iesālīja, iepiparoja gaļu un, principā, liekam iekšā šajā mikstūrā. Tad mēs viņu apmaisīsim smuki. Tur būs tā saucamais coatings. Šis ir tas sākuma process tai karamelizācijai, un mēs ļausim viņam pavārīties nedaudz, un tad būs gatavs. Mēs jau esam sagatavojuši pāris svarīgākās tās lietas, kas ies pašā sautējumā. Mums ir cīpols. Sīpolu daudzums mums ir viens liels, var divus vidējus. Jāstāsta arī, cik daudz, protams, tiek izmantots pats bebrs, cik daudz tā gaļa. Bet gribam viņu just. Ņemam ķiploku. Ķiploku visvieglāk sakapāt, ka viņš mazliet saspiest. Nav mišelins. Mēs, gatavojot ārā, patīk arī mazliet tos gabalus atstāt tādus nevienmērīgus. Un beigās garšai tas arī tikai foršāk. Protams, tāpatās, jārēķina to, ka negribās ļoti lielu to gabalu uzkost. Tāpēc, principā, tā kā pašam gribētos, tādu arī griežam. Rekur, man pat nevajadzēja izmantot visu sīpolu. Šitā arī būs ideāli. Ingveru arī var kapāt, bet ir vēl viens variants, to var darīt arī ar ķiploku. Tas ir vairāk tāds gaumas jautājums. Izmantojam mazo rīvi un sarīvējam viņu. Viņš atdos savas sulas, un arī tā kā ingvers pats par sevi ir diezgan tāds šķiedrains sakņauks, tās šķiedras neizies cauri, bet izies tikai pati, teiksim, tā dārziņa gaļa. Garša mums jau tur ir, bet lai vēl nedaudz pavārās. Noņemam katlu nost no uguns uz brītiņu. Gaļa ir smuka atviļāta cukurā, un tagad, principā, uzdevums viņu ir izņemt ārā. Tā glazūra viņai pa lielam ir pielipus klāt. Vēl maksimāls flavors. Un tagad, kāpēc mēs ņemam ārā gaļu, lai ieliktu pārējās lietas iekšā, mazliet saceptu viņas, apceptu, pievienot garšvielas. Garšvielu miks ir interesants, foršs, garšīgs un mazliet arī čili pipars. Un, principā, rekur mums katlā paliek mazliet tā suliņa, gan kas, ko pats bebrs ir atdevis, gan kas sajaucies kopā ar to cukuriņu. To arī uzlējam forši pāri visam. Jā, tur visi garša ir, lai nezaudētu. Jā, un tagad katliņu pa lielam varam likt apakaļ sildīties, un jau liksim eļu, sīpols, ķiploks, viss tagad ies iekšā. Gaļa ir izņemta. Tagad apsipsim sīpols, ķiploks, ingveru. Izslaukam katlu tā, lai viņš sauss. Mēs šajā gadījumā taisam uz uguns. Iekšlapās būs savādāk, iemetam daudz malku, lai ir kārtīga liesma. Un ļaujam viņiem sakarst, ieliesim olīveļu, un tad liksim arī pārējo visu iekšā. Kā jau minēju, sīpols, ķiploks, ingvers. Vēl mums ir superīgi ies iekšā pēc tam
kvalitāti sarkanie čili pipariņi. Latvijā audzēti, pašu rokām audzēti, un arī mūsu garšvielu miks. Mums ir kanēlis no Indijas, mums ir krūsnegliņas no Indijas, muskats, samalts un arī kardamons. Eļļa karsta, pārņem roku Artūrs Bergmans un malcam visu katlā. Apcepsim sīpolis sākumā, jo, lai nepiedeg ne ķiploks un ingvers. Sākumā ies sīpoli, un par cik ķiploks un ingvers ir mazākās daļiņās, tad attiecīgi pieliksim viņus nedaudz vēlāk. Ko mēs šeit meklējam, ir arī karamelizācija, jo sīpolis satur daudz cukuru, un mēs gribam attīstīt maksimāli daudz garšu šeit, tāpēc ir ļoti svarīgi sīpolis abrūdināt. Mēs redzam, sīpoli paliek tādi zeltaini brūni, nedaudz caurspīdīgi jau. Principā tā arī tāda zīme, ka varam likt arī pārējo, kas šī gadījumā būs ķiploks ingvers. Un atkal kārtīgi iemēsim. Cepot, jebkādos apstākļos, jebkur, vienmēr jāņem vērā fakts, ka gatavošanai jābūt kā mūzikai. Reku mēs dzirdam, kā suprīgi kraukšs sīpoliņi, tad viss ir pareizi. Ja skaņas nav, tad vai par zemu temperatūru, vai par maz eļļu, un tur viss būs piededzis. Mans pieminētie čili, kaltēti, metam klāt droši kādus, pietiks. Viņus negriežam, lai tās sēklas paliek iekšā, viņi dos gana daudz pikantumu, bet arī ne par daudz. Un arī liekam iekšā manis nosaukto garšvielu miksu. Visu iemaisam. Tas garšvielas nav doma cept. Vienkārši viņas tagad karstumā atdzīvinās un sāks dot ārā savu aromātu, un pa lielam ilgi viņām tur karstēt nevajag. Vispār šīs garšvielas ir arī raksturs jūsu tautējumam. Ja kāds taisat, tad vispār izvēlaties sev tīkamās un nebaidaties Tieši tā. Viss mums ir sacepies, garšvielas ir iekšā, un atgriežamies apakaļ pie bebra gaļas. Paņemam dzeltenos cimdus, noņemam katlu no uguns, lai viss ir vieglāk, un arī liekam gaļu atpakaļ katlā. Ar visu sulu, kas arī, kur mēs tur pirms tam nolējām. Iemēsam visu, lai sīpoli nav tā, ka viņi paliek apakšā, un tur visu turpmāko sautējumu laiku vienkārši deg. Un kā jūs dzirdējat, bija arī skaņa, tā kā joprojām arī procesā viss ir pēc plāna. Temperatūra ir augsta un viss cepās. Tagad arī tad viss ir salikts iekšā, liekam katlu apakaļ, negluži virsū tieši ugunī, bet temperatūra jānotur tāda, lai visu laiku viegli būtu tas vārīšanās process. Un varam viņu arī lielo buljonā. Var izmantot ūdeni, bet es personīgi ieteiktu garšai izmantot lielo buljonu. Mēs pirms tam viņam esam jau sagatavojuši, savārījuši. Ļoti vienkārši apcepam kaulus, ūdens, garšaugi, pipari, un te nu viņš ir. Un lejam viņu iekšā principā tā, lai tā gaļa būtu ne līdz galam, lūk šādi. Principā visi nosakta, bet ne pilnībā. Tagad sāksies tāds jau sautēšanas process, ja? Tieši tā, tagad garša ir uztaisīta, bebrs ir apcepts, notiks sautējums. Ok. Tātad, tā kā mēs iepriekš ar jums aizkadrā runājām, tad bebram pastāv iespēja arī dabūt trihinolozi. Un mēs kā reiz tieši pirms filmēšanas piezvanījām savam draugam Kristupam Didžam, kurš pirms pāris gadiem veica tādu kā pārbaudi un monitoringu, nodeva šos te nomedītos bebrus uz pārbaudēm. Un vienā reizē viņam no 22 bebriem 2 bija. Tātad konstatēt trihinolozi, kas ir liels procents, 10% tas ir daudz. Tas ir daudz. Jā, un pēc tam nākamajā piegājienā uz kaut kādiem 10-12 bebriem nevienam nebija. Līdz ar to skaidrs, ka tas procents pastāv.
Līdz ar to tad mums ir 2 varianti. Vai pārbaudīt, kas būtu ieteicams, mēs vēlamies. Bet pat, ja ir pārbaudīts un nav konstatēts joprojām, būtu nepieciešams sautēt. Tātad es saprotu, jūs to arī esat apņēmušies darīt ilgi, kārtīgi sutināt, ja? Jā, tātad, jā, kā jau Krišjāns teica, varam pārbaudīt, ir vai nav, bet vienmēr forši, jo viņu līdz galam tiešām nogatvināt, jo pāri 70-80 grādiem, nemaldos, šī triknoloza mirst un vairs nav aktīva. Sautējumam mums vajag vārīšanās procesu, kas būs 100 grādi. Līdz ar to, tā, kad šī gaļa būs gatava, mēs esam principā 100% pārliecināti to, ka tur no viņas nekādas pazīmes vairs nevar būt. Ok, super. Tad ilgi sutinam. Ilgi sutinam. Baigi labs, forši. Būs superīgs. Īpaši ārā gatavojot šādos laikapstākļos kā šodien, ka pavasars vēl nav līdz galam ieskrējies, diezgan svarīgi to sautējumu ik pa laikam pamaisīt. Jo reiķinam no apakšas tur ir karstums garantēts, bet no augšas viņš var uzpūš īpaši vairāk vējš vai viņš nevienmēr var būt pats lielākais. Sautējums top. Gribam arī pie sautējuma pasniegt kaut kādas piedevas. Protams, vienmēr opcija ir to darīt iekšā sautējumā, likt kartupeļus, vārīt viņus kopā. Bet tas jau tāds, man liekas, noiets etaps, gribās kaut ko foršāku, interesantāku. Šodien tad piedevās esam paņēmuši kartupeļus un arī krāsainos varvīksnes burkānus. Kartupeļi jau ir vidēji novārīti un tagad uztaisīsim viņiem foršu marinādi un pēc tam arī pabeigsim viņus folijā un oglēs. Marinādē, kas nepieciešams, kartupeļiem sviests. Sviests ir vienkārši. Paņemam dzeltenos cindiņus un virs uguns mazliet izkausējam tā, lai viņš, teiksim, vieglāk maisītos. Paralēli mans kolēģis Artūrs nodarbojās ar garšaugu griešanu priekš marinādes. Kas mums ir šodien garšaugiem? Dilas, pētersīļi, loki un atsevišķi burkāniem būs piparmētri klāt arī. Sviests mums rekur kūp. Ņemam un lejam virsū arī kartupeļiem. Ņemam zaļumiņus. Nedaudz sāls, protams. Un arī uzrīvējam nedaudz melnos piparus. Iemaisam to marinādi. Sviests ir foršs, mīksts, pakus. Tā, lai katram kartupelim tiek gan sāls, gan garšaugs. Kartupeļi mums ir iemarināti. Pa lielam viņus šobrīd varam aizmirst. Un liekam malā un pievēršamies burkānu marinādē. Burkānu marināde. Kartupeļus taisījām uz sviesta bāzes. Burkānus negribam tā, gribam mazliet uz olīveļas bāzes. Uzliekam pa virsmu mazliet nedaudz olīveļu. Garšaugs. Garšauga arī dilas, loki. Pētersīļi, bet arī pie burkāniem mēs esam izvēlējušies pielikt klāt piparmētrus. Iedos ļoti foršu tādu spērienu. Raksturu. Esam droši un daram to visu bagātīgi. Un pipari. Marinādē pēdējais solis, ka viss smuki apmaisīts citronu sula. Mazais tāds industrijas haks. Paņemam citronu. Izrulējam viņu tā kārtīgi, ar spēku nebaidamies, viņš apkārt nekodīs. Viņš palīdz tām šķiedrām mazliet elastīgākām kļūt un arī... Kā redzam, sula pati nāk ārā, nebūs jāmotikās ar spiešanu. Tieši tā. Paņemam, nebaidamies par sēklām un uzspiežam virsū. Dāls, Artūr, kādā stadijā esam? Forši viss, sautējums vārās. Piedevs ir iemarināts, un tad tagad atliek vien nočkot, ka viss notiek kā jānotiek, un būs tikai jāgaršā. Ja mums tur aizskatā operators, kurš iedomājieties, kāda viņam ir sajūta, jā? Un tad tur ir vēl 2 gaidītāji, kuri gaida pēc ēdiena. Paceļam augstāk, ne? Paceļam augstāk, jā. Mēs gribam dabūt to, lai tā flāme nav tik liela, ka viņš tur līdz pār malām, bet vajag būt tā, ka visu laiku vienmērīgi burbuļo. Šitais ir labi, tad ar tām cilpiņām. Tad vienkārši uzmest vēl 1 cilpiņu. Un es principā noīsinu. Tā ir tāda
bushcraft ar ugunskura metodu, kā ieteikams augstums, mēs tam atcerāt. Zeltenē cimdi arī. Zeltenē cimdi, jā, viņi ir nepieciešami. Kad paliek pa karstu, tad vajag. Bushcraft tad ir jābūt kavatā. Ok, tad mēs tagad jau gaidām pirms stadiju. Principā, jā. Protams, kāds laiciņš stundiņu viņam ir vismaz, vēl tur jāpasautājās tā, lai tur viss ir garšīgs, sulīgs un mīksts. Principā viss ir Bet izdarīts. viss ir izdarīts, Viņš jā. vārās un process ir aizgājis. Kas man liekas labi šo recepti, ka viņu var reāli, medībās, pie ugunskura garais vakars, jā, šitā te. Tieši tā. Šik procesam, viss kaut ko darās, šievarējās. Recepti varēs aizņemt mednieku no jums, jā? Recepti ir jāņem un jā, droši rakstēt, jautājiet. Un šeit vēl ir klātiem mazie sarkanie pipariņi. Paldies Gintaram. Viņš ir izaudzējis Latvijā, Latvijas asumiņš. Un Latvijas asais dūniņš, kā teikt. Nu, kungi, sautējums vēl top. Tūlīt jau būs, bet es tā sapratu, ka pirms sautējuma vajag mazliet starterīt. Vajadzētu, jā. Bebra aste, gatavināt oglēs, pasniegt kopā ar marinātām celmenēm, Latvijas purvu brūklinēm, maurlociņu un nedaudz baltvīnu tādu redukciju. Garš salikums. Garš salikums. Labs. Nu ko, 2 stundas ir pagājušas un sautējums ir tiešām gatavs. Šeit ir mūsu iemarinātie dārzeņi, oglēs smuki, garšīgi sacepti. Un te nu arī sautējums. Pasniedzam kopā ar vārītām sviesta pupām un nedaudz citronu timjānu. Izskatās stilīgi. Labu apetīti! Ziniet, kā es gribu teikt? Jūsu garšas dizains ir ļoti oriģināls. Nu, es šodien sajūtu īpašas garšas, savādākas garšas, kaut ko pilnīgi nepazīstam man. Asti jau vien bija kaut kas unikāls. Un man liekas, šī te garā gatavošana, kā teikt, šobrīd ir Atmaksājusies. Jā. Daudz dūmu, daudz uguns, mazliet nosaluši. Paldies jums! Paldies jums! Paldies! Šādā formā bebrs vēl nav vēsts. Iespējams iegūst pavisam jaunu. Man teikt, ka tas ir restorāna līmeņa ēdiens jau. Nevis vienkārši mednieku ēdiens. Vai ne? Jo bebrs parasti savā izcilībā paliek kaut kur otrajā plānā. Viņi īsti negatavo. Tāpēc, ka sarežģīti, nav pārāk daudz gaļas, specifiska garša. Daudz jau saka negaršīgs. Daudz saka negaršīgs, jā. Ir garšīgs, Džeki. Ļoti labs. Paldies! Paldies!